Labdien! Kārtējā domas sēde ir pagājusi, maijmēnesis mums iet uz beigu galu, un vasara ir iegriezusies jau pilnām sparā. Tagad tas siltums ir tik liels, bet galvenais jau šodien, protams, par domas sēdi, tos svarīgākos jautājumus. Droši vien, ka cilvēkiem arī vasara galvā vairāk ir nekā politika, bet tādi tie vasaras mēneši ir. Tādēļ varbūt īsumā to koncentrētā veidā mēs pastāstīsim, kas notika domas sēdē, bet darbs turpinās un jebkurā gadījumā jautājumi ir, un arī šoreiz bija vairāk kā 70 darba kārtības jautājumi. Lielākā daļa atkal bija tie, ko mēs jau abi esam runājuši par to, varbūt juridiski var izdomāt formu, kādā veidā deleģēt, pieņemt galējo lēmumu finanšu komitejā, bet tas vēl ir jāizdomā, jo likumiski ir jābūt, jo likums par pašvaldībām nosaka it kā, kad finanšu līdzekļus visu lemj doma, bet, padomāt var, es domāju. Tā kā mēs šodien jau tur klusiņām runājām, kaut par tiem pašiem ūdensvadu un kanalizācijas pieslēgumiem, kad varbūt mēs varam tiešām izdomāt kādu mehānismu, kur mēs piešķiram konkrētu summu un deleģējam. Noteikumi, kur nosaka formu, kā ir. Tie jau ir. Summa ir zinām, cik ir lietošanai nodot no budžeta, tātad budžetu esam lēmuši, bet jāpārbaud ir juridiskās lietas. Bet, jebkurā gadījumā, tas varbūt nav tas sarežģītākais, par ko iet runas. Jā, bet viņš aizņem īstenībā diezgan lielu laiku šajā sēdē, un tāpēc arī varbūt tās iedzīvotājiem ir neinteresanti viņas vispār tās sēdes skatīties, jo liekas, ka mēs tur tikai, šobrīd pat neceļam rokas, nospiežam pogas, bet par pirmajiem jautājumiem, tātad 2 skolas direktori ir jauni, tātad, kur problēmas mums bija arī ar to, kā veikt skolu reformu, kas saistās gan ar Jaunpils vidusskolas statusu zaudēšanu, gan arī, ko mēs nolēmām Enguru tomēr saglabāt, lai arī viņi neatbilst līdz galam. Tātad ir 2 jauni direktori, viens gan vecais direktors ir atgriezies Enguras vidusskolā, bet tātad ir jauni izaicinājumi, jauniem direktoriem ir jāstrādā, lai tās lietas, ko mēs esam lēmuši, sakārtot un Enguras vidusskolai noturētu vidusskolu, un Jaunpilī droši vien jādomā, kā piesaistīt skolēns, lai to Jaunpils vidusskolu atjaunot. Šis tiešām ir tas, ko mēs jau runājām pie tieši tās skolu tīkla sakārtošanas par to, ka tiešām tās iespējas, manuprāt, Engurai ir fantastisks iespējas, gan infrastruktūra, gan, viss tur ir. Šobrīd ļoti liels cerības tiešām uz, šobrīd nevar teikt jauno direktoru, uz nākamo direktoru, kas mums no jūlija sāks aktīvi strādāt, lai gan, kā jau pats direktors topošais teica šodien, tad viņš jau sāks strādāt tūlīt, lai varētu vēl pedagogus jau apjaust, kas ir. Daļai ir zināms, gan paši arī engurniekiem ir zināms arī mums. Un uz nākošo gadu tur tiešām ir jādomā par to, kādas programmas, kādas ārpusskolas aktivitātes un tā tālāk, lai tiešām tie skolēni būtu arvien vairāk un vairāk, jo neliekšu vairākas reizes, jo to es teicu gan publiski, gan nepubliski par to, ka es domāju, ka arī man, kā bērnu vecākam, kas dzīvo Tukumā, ja tur būs kāda interesanta programma, tie 25 km diez vai būs lielākais šķērslis neaizvest, vai tāpatās transports ir mums uz Enguri arī sabiedriskais. Tā kā es domāju, ka tie 25 km noteikti nav šķērslis, jo Rīgā daži labi brauc no viena mikrorajona uz citu ilgāk, nekā mēs šeit brauksim tos 25. Protams, tas ir pozitīvi, ka konkursā ir pieteikušies un ir izvēlēti un ir apstiprināti direktori. Maz gan bija pieteikušies. Es godīgi biju cerējis, ka pēc vairāk. Jo uz Jaunpilu bija 2 un uz Enguru bija 5, no kuriem 2 nebija atbilstoši dokumenti. Tātad tas ir viens, otrs ir vesela virkne saistošie noteikumi, kur gan pielabojam to, ko varam ministrija mums lūdza labot vai nepieņēma tādā redakcijā, kā mēs bijām izstrādājuši, kas vairāk saistīts bija ar pašvaldības nodevām, ar svētku maksām, kas ir saistīts tirgotājiem. Tātad šāda veida ir arī par mājzīvnieku turēšanas noteikumiem. Tātad tie tādi jautājumi, kuri ir izdiskutēti gan komitejās, gan bijis arī viņš ir publiskajā apspriešanā iedzīvotājiem. Žēl, kā vienmēr jāsaka, ka mums ir viens risinājums,
no iedzīvotājiem neviena labojuma papildinājuma nav bijis. Nu, izņemot tajos saistošajos noteikumos, kas bija par sociālo atbalstu. Jā, par to jārunā varbūt nedaudz atsevišķi, jā, tātad bija 19 vai faktiski 20 iebildumi pie tā, ka saglabāt šos te līdzfinansējumu no pašvaldības par aprūpas iestādē raudu, šoreiz konkrēti jārunā ir par 400 eiro, kā pašvaldība līdzmaksā, ja tiek noslēgts attiecīgs līgums, un tālāk netika risināts vai netika vērtēts viņas sociālais iespēja, vai viņi ir spējīgi maksāt vai nē. Ja? Tātad šis saglabājās. Protams, ka varbūt viņš nav ideālais variantā, un, kā mēs runājam, ir jāmeklē iespējas, kādā veidā varētu šo situāciju varbūt citādāk izstrādāt, kā arī sociālā dienesta vadītāja Valgāvienis teica par to, ka tādas sarunas par to, lai sakārtot šo sfēru par finansējumu, pašvaldības ieguldījumu un pašvaldības līdzmaksājumiem, ir bijusi arī saruna ar ministrijām un pašvaldības savienībā. Tā kā šis jautājums ir aktuāls, bet dotajā momentā saistošie noteikumi saglabā šo te lietu, un kuriem šie līgumi ir noslēgti, vai kuri arī grib noslēgt šādu veidu līgumus, lai nevērtētu, bet maksātu pašvaldību 400 līdzmaksām, ir saglabāti. Ja? Jā, tas bija arī īstenībā, to mēs lēmām laikam pirms 3 mēnešiem, kad mēs viņu atlikām, jo nevarējām tā kā vienoties pieņemt to, bet gala beigās, jā, protams, tad šobrīd mums tie noteikumi bija dēļ citiem punktiem obligāti jāpieņem. Tie arī ir pieņemti. Viņi šobrīd ir pieņemti, un principā tā vienošanās mums ir tāda, ka jā, to pārskatīsim to sistēmu, bet lielākā problēma jau nebija šajos 400 eiro. Ja, un to tagad arī principā pierādījām, ka tas tā ir, un jā, šie 400 eiro paliek. Jā, un arī bērniem ar īpašām vajadzībām tātad ir palielināts stundu skaits līdz 160, ja, kurās valsts tas ir maksimālās, kur valsts apmaksā 50%, tātad 80%, un otrā daļa tātad ir uz pašvaldības Jā, bet kā mēs jau komitejās runājām, principā jautājām arī sociālajiem dienestam, cik tad ir šo te bērnu, nav tur ļoti daudz, kur ir tās lielās stundas, ko būtu jānomaksā pašvaldībai, viņas nav daudz, jā, tas ir pārsvarā valsts finansējums šajā gadījumā aiziet. Jā, tas bija viens virkni jautājumu, tad arī mums, kā parasti, varbūt ir par dažādiem projektiem, jā, par izmaiņām, kas ir saistīta ar investīcijas plānu. Tātad, ja mēs gribam startēt projektā par rūpniecības ielas sakārtošanu un attīstīt to rūpniecisko teritoriju, kas ir gan rūpniecības, gan dienvidu ielas tajā mikrorajonā, kā tu pareizi pieminēji, tur ir ne tikai ražošanas uzņēmumi, bet arī pašvaldības brīvās zemes, kurā mēs investors varam piesaistīt, lai viņi nāktu. Ja? Tad sakārtot šo teritoriju, arī būtu iespējas piedāvāt, varētu teikt, ne visas infrastruktūras tur ir iespējas, ja, bet vismaz ielas sakārtošanas būs arī ar Eiropas struktūrālajiem fondiem, kas iet cauri plānošanas reģionā. Jā, šajā gadījumā tur ir Eiropas struktūrālā fonda iespējamā nauda 85% no kopējām izmaksām. Liels atbalsts. Un varbūt tās, ka jāpaskaidro bišķiņ, kāpēc es vispār teicu to, ka tur vēl mums ir iespējas, jo bija tā baža par to, ka mēs nevaram izpildīt kvantitīvos kritērijus, kas ir pieaugušās darba vietas. Respektīvi, esošajos uzņēmumos, protams, visi iet uz modernizāciju un uz tehnoloģijām, un darba vietas tādā veidā samazinās. Jā, tas nosacījums it kā ir jocīgs manā skatījumā. Par šo nosacījumu īstenībā mums arī pašiem ir vairāk, varbūt tās tiešām jārunā ar ministrijām, ar atbildīgo, šim ir CEFL laikam atbildīgais. Jā, tā kā, ministrs kabinets jau izstrādā noteikums. Bet, protams, mums jārunā vairāk ar ministriem par to, ka viņi taču arī saprot to, ka viss šobrīd attīstās un iet uz darba spēka kā cilvēku resursu samazināšanu un nevis uz palielināšanu. Bet tā iemesla dēļ es pieminēju to, ka mums vēl tur ir attīstāmās teritorijas. Tas arī dod tās jaunās darba vietas. Un tas dod jebkurā gadījumā tieši tā jaunas darba vietas, jā, jo jaunu vienalga, ko veikals, rūpnīca vai kas, tur ir vismaz kāds cilvēks vajadzīgs. Un tās jau ir jauna darba vietas. Tātad tas ir saistīts vēl
tāds akcents. Turpat tās bija pūri arī, ja? Arī pūris. Bet nu, tas interesantākais, vai šajā gadījumā gribētos teikt smieklīgākais, ir tas, ka mēs jau investīciju plānā jau šie projekti bija iekšā, tikai viņi bija zem citiem kodiņiem, ar ko mēs arī startējām jau iepriekš, kaut kāds 3 gadus atpakaļ jau vienreiz, tad mēs viņu atlikām, un šobrīd mums vienkārši bija jāizdara izmaiņas tikai dēļ tā, ka šajā projektu konkursā mums ir vajadzīgs cits investīciju plāna projektu numurs. Jā, tā kā tā ir tāda lieta, tad es arī ierosināju vienu lietu, kas ir saistīta ar mūsu komisiju darbu. Ja? Varbūt it kā juridiski, kā es teicu, pēc likuma, kas ir gan likumā, gan domas nolikumā, gan komisiju nolikumā, it kā jau nekas nav pārkāpts, ja? Jo ir gala rezultātā nolikumā ierakstīts, ka par komisijas sastāvu un skaitlisko sastāvu lem dome, bet ir pazudis, šī lēmuma projektā bija pazudis paša lēmuma gars par to, ka mēs šīs komisijas veidojam kā sabiedrības iesaisti attiecīgo problēmu risināšanā. Un ja jaunatnes lietu komisija, pareizāk sakot, ja mēs tagad izmainām šo komisiju un nevis aicinām, piemēram, politiskās partijas vai sabiedrību, it kā iesniegt jaunas kandidātus, jo it kā tie nestrādā, ja, bet izveidot komisiju tagad no tiem cilvēkiem, kur jau reāli strādā pašvaldībā un kuriem tas darbs reāli ir jādara, nu, mēs galīgi pašu būtību neesam tad sapratuši. Man prieks ir, ka deputāti saprata, piekrita un nepieņēmām šo lēmumu. Bet, jebkurā gadījumā, tas ir bīstama tendence manā skatījumā. Ka ejam to vieglāko ceļu. Protams, sabiedrības pārstāvjiem varbūt ir grūtāk šajā gadījumā jau nebija pat stāsts par to, vai grūtāk vai vieglāk strādāt. Tur bija stāsts par to, ka šī komisija kā tāda jau nebija sasaukta tos 2 gadus. Tad kā sabiedrības, es tev pilnīgi piekrītu tam, ko tu teici. Kā komisijas loceklis var ierasties uz sēdi, kura nav sasaukta? Ja mēs nesasaucam. Šeit tomēr mums ir dienesti vai izglītības pārvalde, kurš atbild par to jautājumu, ka viņi ir jāsasauc. Protams, un ņemot vērā, ka šie jautājumi netika skatīti, tagad atbrīvot visus tos komisijā, kas bija, jo viņi redzēja, nav bijuši, un pat nezinot viņiem, es saku, kaut kur bišķīt mēs esam aizgājuši. Tā konceptuālā doma par to, kā mēs vispār veidojam šīs sabiedriskās komisijas. Un šis mērķis, kāpēc viņas ir? Tieši tā, tas nav vienkārši domas darbiniekus vai struktūru darbiniekus ielikt kādā vēl papildus komisijā. Mēs varam darba grupas veidot, ja vajadzīgs ir, bet ne jau šis komisijas. Es domāju, ka es ceru, ka sapratu. Izskatījās, ka saprat, pēc balsojuma viss bija vienbalsīgi, tā kā skatīsimies, kas būs uz nākošo mēnesi uz komitejām. Jā. Kas tad vēl mums par pilsētas svētkiem? Principā tur mēs informācija par cik vienkārši ir izskanējis arī publiski, kad būšot lieli skaitļi tāmēs un tā tālāk. Mēs esam pielēmuši budžeta veidošanā vienu skaitli. Interesanti, ka mēs to uzzinām no publiskajā telpā. Šobrīd, principā, šodien es uzdevu jautājumu izpildirektoram par šo tēmu. Viņš teica, ka būtiskas izmaiņas nebūs. Ja būs nepieciešams papildus finansējums, tad būšot nebūtiski. Ja? To mēs redzēsim nākošajā mēnesī. Tiešām šobrīd tāms mēs neesam redzējuši. Iespējams, ka būs liels uzņēmēju sponsoru atbalsts. Varētu tā būt, jo ir daži sponsori, kas ir jauni nākuši klāt un palieli. Tikai priecētos, jā. Tas ir tādas lietas. Tad vēl varbūt arī, kas ir, kā nekā mūsu cilvēki strādā arī komisijās un dzīvokļu komisijā, kā Lienīta Akmeņš saka, ļoti daudz ir tādi nesaprotami lēmumi, kā mēs mainām, piemēram, sociālās dzīvokļiem ir, piemēram, sociālā dzīvokļa status, izrādās viņš tā tukšs. Mēs liekam cilvēku iekšā, kas neatbilst šim statusam. Tālāk speciālistiem mums arī piešķir dzīvokļi, kam ir speciālistiem izvietošanai. Mēs bieži vien atbilstoši cilvēkam, kas tur dzīvo, vai otrādāk mainām to status, vai uzliekam, vai noņemam. Un tādēļ arī mans priekšlikums šodien bija, ka tad iedodam mums lai mēs redzētu, cik tad ir tie ilgi stāvošie tukšie dzīvokļi,
Un var jau būt, ka jāmaina ir pilnīga paša pieeja, ja, jo dotiem momentā tad ir bezjēdzīgi lemt, ka tie ir sociālie dzīvokļi, ir bezjēdzīgi lemt, ka šādi dzīvokļi, nosaucot viņus, ir ar speciālistiem paredzētie, ja, jo mēs katrā lēmumā vai piešķiram šo statusu vai mainam šo statusu, ja. Tā kā es ceru, ka arī pie tā būs gan dzīvokļu komisijai, gan arī komitejai attiecīgajai jāpieskarās un jāsakārto šīs lietas. Ja? Jā, šis jautājums, man liekas, ka ir jau ļoti ilgstošs un tiešām viņu beidzot vajadzētu saprast, kā tad īsti, jo tieši tā, kā tu saki, jēga piešķirt status, ja viņu pēc mēneša atkal nomaina. Tas ir tas pats īstenībā. Katram gadījumā mainam, ja? Mēs arī cik reizes esam mainījuši šos te nepārdodamos dzīvokļus. Ja? Mēs noteicām kā nepārdodamo dzīvokļu sarakstu, kurā ik pa brīdim, katra otro mēnesi, principā kādu mēs pasvītrojam. Tad priekš kā mums tāds papīrs ir vajadzīgs. Vienreiz jau skaitīja, 1/3 ir izvītrot. Tur ir ļoti daudz, tas ir vienreiz tādu, jo pēc pārvēlēs, tiešām šausmīgi daudz tur ir izsvītrot. Tā kā tie ir tādi it kā ikdienas jautājumi, kas laiku aizņem, bet viņi ir jāpieņem, neko nevar izdarīt. Tālāk arī ar teritoriālas plānojumu, es domāju, arī ļoti būtisks jautājums bija, ka tomēr mēs nododam pirmajai redakcijā, ja Lielo Tukuma novada tādu plānojumu, ja, un es gribētu aicināt visus iedzīvotājus, izskatieties savas teritorijas, vismaz tās kartēs, kas ir attēlot, kādas tur ir izmaiņas, jo mums ļoti gribētos, lai nebūtu 7. redakcija, bet ar otro vai trešo redakciju, ka mēs tiktu cauri, jo... Optimistiskajā versijā mēs ļoti ceram uz otro redakciju, jo pirmajā gan jau, kad būs kāda, bet tiešām paskatāmies, lai nav tā, ka otrās redakcijas beigās atcerās, es tādu nepakatījos, un man nav tur, nezinu, lauksaimniecības zem vai vienalga. Kurš izmaiņas, kuras ir iekļauts. Tad šobrīd ir tiešām tas brīdis, kad to vajadzētu maksimāli daudz izdarīt, un tiešām varbūt tās arī paziņot tur radiem draugiem, kaimiņiem, lai viņi paskatās savējos, tā, lai mēs maksimāli ātrāk tiekam. Un arī prieks ir, ka tiek izmantotas jaunas metodas, tātad, ko šodien rādīja, kādā veidā var gan plānojams redzēt gan mājas lapā, ja, gan arī tapis vai vēl visos, un visas izmaiņas automātiski tur ir ieliktas, ja, parādīts, un arī iesniegt šīs izmaiņas ir ļoti viegli, ja, un tātad 4 nedēļas, kur mēs gaidām no iedzīvotājiem šo vērtējumu. Ja, būs arī publiskās apspriešanas. Būs apspriešanas pa pagastiem, būs gan pagastu grupās būs laikam. Ja, nebūs katrā pagastā, bet jā, būs principā pilsētās abās divās, un tad būs pa pagastu grupām. Man liekas, ka aptuveni ir izrunāts, un gribētu novēlēt visiem skaistu vasaru, kas jau ir iestājusies maijā. Ļoti ātri šogad ir iestājusies vasara, ļoti ātri, bet es ceru, ka uz ilgu laiku viņi ir atnākusi un kad mēs varēsim izbaudīt. Sākas arī dažādi gan kanāla svētki ir bijuši, gan pagastu svētki, ja. Tātad gan papriecājamies par skaisto vasaru, bet neaizmirstam arī, ka ir jāstrādā. Un deputātiem arī to darīs, nekāda pārtraukuma nebūs. Nē, mēs noteikti turpināsim un tiekamies Tukumā. Jā, tiekamies Tukuma svētkos droši vien. Vislabāk!